Vai zinātne iet kopā ar ticību? Uzdodot šo jautājumu Google, turpat ir rakstīts to, ka tās ir cieši saistītas savā starpā. Un tieši visvairāk šo faktu ir apliecinājuši 17. gadsimta zinātnieki, mākslinieki, tāpat arī dabas pētnieki, un noskaidrosim, kas šīs ir par personām, un ko tās ir teikuši gan par reliģiju, gan arī par zinātni. Un sāksim mēs ar astronomiem. Kā pirmais ir Nikolas Koperniks, kurš ir viens no lielākajiem astronomiem. Par priekšvārdu savam darbam, astronomijas noslēpumi, viņš ņēma psalmu vārdus. Debesis daudzina Dieva godu. Kad viņš atklāja savu 3. likumu un kad viņam atklājās kosmosa harmonija, viņš slavēja Dievu par to, un bieži atstājot savu darba vietu pie galda, kur viņš veica savus pētījumus, viņš vienmēr pielūdza un slavēja Dievu par paša sasniegumiem un par to, kādu darbu Dievs ir ieguldījis, lai visu radītu. Pētījums par pasaules